Nu, šitā ir mūsu. Šeit mūsu Valmieras stāvē krasti. Ir augsts. Forša vietiņa tāda, redzat. Un katru gadu viņš drūp nostīt un iet arvien tuvāk un tuvāk. Un šīs skaistās priedes un bērziņas visi ir vienkārši lejā pēc kādu laiku drīz jau, man liekas, tā kā būs jau pie stadiona jau. Te vēl pāris gadiem viņš būs jau lejā, diez vai te var kāpt. Redzat, te visu apakš jau ir izgāzies jau ārā ir jau. Redzat, visi ir koks, tas ir nogrūmis, viss nogāzies lejā. Te viss ir augsts, te kāds kaut ko tīrīt. Tur tālāk ir Daliņu peldētavu. Tur pēc tam arī aizbrauksim, apstīsimies, kas tur notiekās. Kāds tas rekās, tas skaists skats ir, no? Brauciet uz Valmieru un Latviju, Valmieru un skatieties priekumu, kas te notiekās. Atšķirīgi laikam tajā pusē. Paši Latvijas koki, bērzi, priedes tādas lielas. Skaties, tā priedē viņa drīz, man liekas, es tā domāju, ka tā priede drīz būs lejā. Es tā jūtu vismaz, jo viņa jau praktiski zem saknēm nekā apakšā nav. Te jau var izstāst, ka ir diezgan pamīgs. Redzēt, kā tie krasti viņi tādi jau. No, te ir daudz negadījumu notikuši arī, un te daudz ir aprakti. Tas jau, nu labi, to es nestāstīšu, ok? No, net kāds sanesumi tādi ūdenī. Bet, nu jā, kopumā ir ļoti, ļoti forši un skaisti. Es no sirds varu teikt, es mīlu savu Latviju, es mīlu savu zemi. Kādi viņi izskatās, un es ceru, ka tu meiteni skatīsies un piečakos manu kanālu, jo es arī piečakoju tavu kanālu un ceļš. Redzat, cik smuki iztaisīts ir. Es vienreiz dzīvoju Jūrmalā, strādāju Jūrmalā, bet tur visi koki, visi celiņi no koka dēļiem iztaisīti. Domājieties, Jūrmala lielāk nekā šī vieta, ja? Un tur visi šitādi celiņi, ja? Viņi iztaisīti ar koka dēļiem, visā garumā. Nu, tur cilvēki strādā, bet šitien, nu labi, ir jau smuk tāpēc. Vajadzētu jau kaut ko. Nu, re, kāds visāds taks, interesants, re. Pastaigā tur kaut žebieklis stāv mežā iekšā. Jau tāpat cenšās kaut ko tīrīt ārā, vai ne? Kā te dēļ, pastaigāsim tikai. Pasīsimies, kas zipadās uz brīnam, nu tā. Nekāds, ne? Interesants. Aiziesim uz tam žebiekli un attīsimies, kas tāds ir brīnam. Viss tas šūpājos, te apakšai beigais purs. Te var kaklu nolaust, ja neskatās līdz, kur tu kailiet. Rakstiet komentārā, kas šitais tāds ir brīnum. Tā saprat, ka viņam var tā kā pārkāpt laikam, ja? Ričuks paliek. Jā, te ir baigais bardaks. Es te vienreiz mēģināju ričuku braukt, bet nožāvot ritīgi zemē. Sadalzīju kāju vēl ritīgi un priekšējais rats iesprūd tajā vidū, tad te iekšā. Un tā baigi neveiksmīgi sanāca. Redzēt, kur tās sarkanās strīpas, jā, iksiņš, jā. Kas es saprotu, ka nāk ārā. Ir kaut kas uzrakstīts, pasīsimies, kas esmu, šķiņi? Eka Nu, tā. Kas mums brīnum tāds esi? Zivju gārnis. Sajūtu. Gaujas stāvokļa sajūtu parks. Nu, skatieties un priecājieties par šito skaisto vietu. Neizdomājiet apmeklēt Latviju, tad lūdzu, brauciet, skatieties un priecājieties par šito visu.
Ja man ritens paliktu. Jāiet vēl feļukam pakaļ, man feļuks var palika. Ričuks palika tur. Nu, tā vot. Tur stadions iekšā tur ir. Bet, nu, sakiet paši komentāros, ko jūs domājat, vai partaks vai nav. Nezinu. Īstās te vajadzētu bišķi zāļi pastrādāt, bet, nu, iečakojiet šo video un liekiet laiku un pielikšu vēl muziciņu klāt un būs vispār čotka. Viss. Nu, un brauksim tālāk, aizbrauksim lejā uz turieni. Es parādīšu volejbola laukums un tad atkal. Un tad brauksim uz māju. Publicēsim un... Nu, šitā. Nu, vēlreiz īti. Vēlreiz īti stopus un vēlreiz īti stopus. Visi man, kas ciena un ciena man kanālu un... Nu, būsim ārpus kaut kur Latvijas te jau. Tā es domāju, ka tie kalni un lejas būs lielāks un tad jau būs jau interesantāk video.